Amerika atrodas uz azartspēļu bumbas ar laika degli, kas grasās sprāgt. Taču 5 šīs filmas dalībniekiem un tūkstošiem citu kaitējums jau ir nodarīts. Tas bija labāk par seksu. Tas man deva iespēju ieiet fantāzijas pasaulē, kur es varēju būt jebkas. Kad es spēlēju azartspēles, neviens nezināja, kas es esmu. Es jūtos gluži kā citā pasaulē. Kad es sapratu, ka vairs neesmu noteicējis savā dzīvē, man nenāca prātā griezties pie kāda pēc palīdzības. Man gribējās, lai kāds man iedotu miega zāles, un es varētu pielikt visam punktu. Lūdzu, piedod. Azartspēles. Atkarības varā. Amerika nespēja pārtraukt azartspēles un derības. Azartspēļu bizness ienes pāri par $1 triljonu gadā, kas ir vairāk nekā pusi pasaules lielāko uzņēmumu kopējie ienākumi. Sporta notikumu svarīgākais brīdis, Super Bowls, liek veikt līdz pat 5 miljardiem galvenokārt nelegālu likmju. Tas ir lielākais azartspēļu pasākums pasaulē. Industrijai pieņemoties apmēros, zaudētāji ir tie, kas spēlē, atstājot te līdz pat 60 miljardiem gadā. Es visu mūžu esmu pelnījis naudu uz mulāpiem. Šeit visapkārt es tikai tādus vien redzu. Vairums no mums šķiras no naudas labprātīgi, itin kā azartspēles apmierinātu cilvēka pamatvajadzības. Tas ir gandrīz tikpat labi kā seks. Tas ir ļoti līdzīgi. Tā ir laba sajūta. Vairums man pazīstamo cilvēku, ja viņus nesaista cieša interese, likme, ir apātiski. Spēlēšana liek viņu asinīm kūsāt, rada adrenalīnu. Es domāju, ka prieks par laimestu ir divu tik salds, kā prieks par nopelnītu algu. Apziņa, ka tev veicas, ka tev ir izdevies paredzēt nākotni, dot sajūtu par sasniegumu, labu veikumu. Vairāk nekā 3 miljoniem amerikāņu spēlēšana ir slimība. Jēziņ! Nepārvarama tieksme, patoloģisks stāvoklis, kas izposta viņu dzīvi. Šie cilvēki ir ierauti riskēšanas un likmju virpulī, kur sapnis par naudu beidzas ar parādu murgiem, sarautām attiecībām, izjukušām ģimenēm un pat pašnāvību. Azartspēlē mūsu valstī vēršoties plašumā, šo ļaužu skaits pieaug. 5 cilvēkiem nonākšana azartspēļu varā sākās gluži nevainīgā veidā tālu no pasaules azartspēļu galvaspilsētas Lasvegasas. Vispirms viņi tikai gribēja piedalīties spēlē, remdēt spēles kāri, kas ir gluži kā narkotika. Es visu pieaugušā dzīvi esmu diezgan daudz spēlējusi. Man patika spēlēt kārtas uz naudu. Sāku slēgt derības zirgu un suņu sacensībās, pirkt loterejas biļetes. Es devos uz Atlantic City, spēlēju Arubā. Es nekad nedarīju ko tādu, kas man šķistu pārmērīgs. Manuprāt, tas viss vienmēr ierindojās atpūtas vai izklaides kategorijā. Es spēlēju uz jebkurā laikā. Cik ātri var izdzert glāzi ūdens, cik ātri prusaks uzskries līdz griestiem. Lotereja, zirgi, cīņas, basketbols, futbols. Cik zaļas mašīnas pusstundas laikā pabrauks garām, cik sarkanas. Nonāca tik tālu, ka es visu darīju azarta pēc. Es spēlēju azartspēles katru dienu. Bingo, darba dienās, pirmdienu vakaros es spēlēju neveiksmnieku līgā.
Es pirku loterijas biļetes, futbola sezonā slēdzu derības par futbola spēlēm. Aiziet! Es sāku spēlēt pusauģa vecumā, šķiet, armijā. Tas bija tikai dzīvesveids. Tāpat arī piektdienas vakara pokers, man tas patika. Es kļuvu par diezgan labu pokera spēlētāju. Nespēlēju uz lielām likmēm, tomēr varēju diezgan labi nopelnīt. Mans sapnis bija doties pensijā un braukt uz Lasvegasu, lai paniekotos pie pokera galda. Es spēlēju prieka pēc. Azartspēles man bija izklaides iespēja, komunikācija. Tomēr es arī sapratu, ka tā man var būt nopietna problēma. Pretēji vairumam izklaides spēlmaņu, kas tikai papriecājas un dodas mājās, es sapratu, ka azartspēles mani ieved citā dvēseles stāvoklī. Es tās lietoju kā narkotiku, lai bēgtu no savas dzīves un no sāpēm. Daudziem cilvēkiem ar nepārvaramu spēlēt tieksmi jauns kazino apkārtnē liek zaudēt paškontroli. Drīz vien man iepatikās sajūta, ka atrodos citā pasaulē. Tieši kāpēc tā notika, es nezinu. Bija daudzi faktori. Man tikko bija palikuši 50 gadi. Tas mani stipri nomāca. Spēlējot azartspēles, man par to nebija jādomā. Attiecībās man tobrīd neveicās, arī par to man nebija jādomā, kad spēlēju. Es biju saistīta ar politiku, arī tur daudz kas negāja kā vajadzīgs. Par to man nebija jādomā, kad spēlēju. Tā bija bēgšana. 1989. gadā man tika diagnosticēta multiplā skleroze, un mana situācija kļuva visai slikta. Es vairs nevarēju staigāt, nespēju strādāt un biju spiests doties pensijā. Emocionāli es to nespēju pārdzīvot, tāpēc pārvācos uz Lasvegasu, lai bēgtu no realitātes. Ja cilvēkam piemīt nepārvarama tieksme spēlēt, tad iespēja aizbēgt no dzīves šķiet ļoti pievilcīga. Pašam to nemaz neapjaušot, viņš aizvien vairāk pieķeras azartspēlēm. Tas sākās no rīta. Es mazgājos dušā un iedomājos, ka jāizbrauc uz kazino. Šī doma manī auga un auga. Kad es jau biju ceļā, es biju kā kravas vilciens, kas traucas pilnā ātrumā. Es nespēju sagaidīt, kad tur nonākšu, un Dievs pasarga, ja kāds pagadījās man ceļā. Es biju gatava pagrūst šveiceru un lekt laukā no mašīnas, cik ātri vien spēju. Es nosēdos pie sava mīļākā spēļu automāta un beidzot jutos kā mājās. Tur bija prieks, pacelātība. Mana sirds daudzījās, taisni neticami. Kas notika ar manu ķermeni, taču tas sākās jau ilgi pirms tam, kad devos uz kazino. Patoloģiska atkarība no azartspēlēm tiek atzīta tikai no 1986. gada. Pētījumi liecina par atšķirībām dzimumu starpā. Vīrieši parasti daudz ātrāk ķeras pie azartspēlēm un aizraujas ar aktīvākiem, komunikatīvākiem spēļu veidiem, piemēram, ar derībām hipodromā. Šiem cilvēkiem bieži ir pazemināts tonus, viņiem ir vajadzība atrasties sabiedrībā un saņemt spēcīgus stimulus. Bez tam viņiem bieži vien ir izteiktas garastāvokļa svārstības. Vīrieši daudz biežāk spēlē, esot maniakālā vai hipermaniakālā stadijā. Viņi nespēj sevi apvaldīt, viņiem ir jādodas uz kazino. Plus 400! I got money left. Women, on the other hand, Toties sievietes sāk spēlēt vēlākos gados. Viņas liecas spēlēt, esot depresīvā noskaņojumā.
Sievietes ar azartspēlēm cenšas sevi ārstēt, izkļūt no depresijas, uzlabot garastāvokli. Es meklēju veidu, kā izslēgt apkārtējo pasauli un konstatēju, ka tas lieliski izdodas ar azartspēlēm. Tomēr vienlaikus es uzskatīju, ka tikai izklaidējos, es varēju iztērēt naudu un varēju to laimēt. Sākumā, kad laimēju, es jutos brīnišķīgi, es jūtu uzmundrinājumu. Likās, ka manā dzīvē kaut kas norisinās. Tieši šī pacelātība azartspēles sākotnēji padara tik pievilcīgas. Runājot par patoloģisku tieksmi uz azartspēlēm, mēs, zinātnieki, neesam apjautuši, ka tā pastāv jau kopš mums zināmās vēstures pirmsākumiem. Un noteikti ir kāds iemesls, kāpēc cilvēki spēlē azartspēles. Tās dod kādu labumu. Es jūtos lieliski. Šaubos, vai es to vēl kādreiz darīšu, tomēr, kas zina, viens no iemesliem ir rotaļas moments pieaugušajiem. Mēs zinām, ka rotaļas ir ļoti svarīgas bērniem, viņu attīstības posmos, un tās ir svarīgas arī pieaugušajiem, pusmūža un vēlākos gados. Mums katram ir jāatslēdzas no ikdienas notikumiem, jāļauj smadzenēm atpūsties un jādod slodzes sirds un asinsvadu sistēmai. Šai ziņā azartspēlēm ir savi plusi. Sākumā es laimēju ievērojamu naudas summu. Tu tur sēdi, no automāta izvirst monētas, tu tos saliec trauciņos un sarindo tos pie automāta. Cilvēki iet garām un izsaka piezīmes. Es nepārtraucu spēli, tomēr dzirdēju, ko viņi teica. Es atceros, kāds spēļu automātu apkalpotājs atveda ratiņus, salika iekšā tos plastmasas trauciņus un aizveda apmainīt pret banknotēm. Es dabūju krietnu summiņu. Taču es devos atpakaļ pie spēļu automāta un visu naudu atstāju tur. Laboratorijas eksperimentos noskaidrots, ka reizi pa reizē laimējot, spēlmaņa psihē aizvien dziļāk iejaužas nepārvarama tieksme spēlē. Tas ir spēcīgāks stimuls nekā pastāvīga laimēšana. Tā notika ar Rodžeru pēc tam, kad viņš saprata, ka pokers pie kāršu galda ir viņam par grūtu. Viņš atrada intīmāku spēles variantu, kam bija postošas sekas. Es sāku spēlēt video pokeru, lai pavadītu laiku kopā ar sievu. Sākumā tas bija forši, es varēju aiziet. Taču vienā brīdī, es neatceros kurā, tas mani lēnām pārņēma. Sēdēdams pie pokera automāta es joprojām biju labākais, ļaunprātīgu dedzināšanu izmeklētājs. Es biju labākais tēvs, labākais vīrs. Video pokers bija ideāls risinājums manām problēmām. Es jūtos kā nohipnotizēta. Es sev teicu, ka nedarīšu vairs tā, un biju par to pārliecināta. Tomēr atkal attapos kazino un pat nesapratu, kā esmu tur nonākusi. Es jūtos tā, it kā kāds būtu atņēmis man spēju domāt. Amerikā nekad nav bijis tik viegli kļūt par atkarīgo no azartspēlēm, kā tas ir tagad. Kerolai spēļu automāti sniedza mierinājumu un spēcīgas emocijas. Es gribēju, lai man ne par ko nebūtu jāraizējies. Man video pokers bija īstais. Manuprāt, video pokera un spēļu automātu vidi nav iespējams atkārtot. Tie dod brīnišķīgu kontroles izjūtu. Sievietē, kurai šķita, ka viņa nespēja kontrolēt savu dzīvi, bija vienreizīgi sēdēt pie automāta un domāt, ja es laimēšu, tas nozīmēs, ka esmu gudra,
ka esmu to pati panākusi. If I win, it's because I was smart enough to make the right decision and I made that happen. But of course, if I lost, Un, protams, ja zaudēju, tā bija vienkārši neveiksme, nejaušība. Man bija vēlme atgūt kontroli pār savu dzīvi šai izolētajā video pokera pasaulītē. Es to nespēju rast citos azartspēļu veidos. Es tur pavadīju aizvien vairāk laika. Es tur devos paslepeni. Mana sieva sāka strādāt, un pa dienu, kamēr viņa bija darbā, es devos spēlēt. Es braucu uz kazino, sākumā es tur pabiju tikai kādu stundiņu, vēlāk bija tā, ka es paskatījos pulksteni un atklāju, ka ir jau vēls, un tikko paspēju atgriezties mājās pirms sievas. Ko tu šodien darīji, mīļais? Neko īpaši tīrīju māju, darīju šo vai to. Es viņai nestāstīju, ka tērēju naudu kazino. Tomēr laika gaitā laimesti nebija tik bieži un tik lielos apmēros kā zaudējumi. Kad es zaudēju, es pietuvojos dzīves sāpīgajai pusē, reālajai dzīvei. Kā es nomaksāšu īri? Kur dabūšu naudu? Kā es izskaidrošu citiem, ka esmu zaudējusi tādu summu? Tur bija arī vainas apziņa, kauns, trauksme, sajūta, ka tas jāizbeidz. Tā nu šis cikls kļuva par manu dzīvesveidu. Kad laimēju, es jūtos attaisnota, likās, ka viss būs kārtībā, ka brīnumainā kārtā visas manas problēmas atrisināsies, jo man veicas, es laimēju. Kad zaudēju, es sabruku un sapratu, ka nekas nav uzlabojies, kļūst tikai sliktāk. Un tas, kā es cenšos tikt galā ar dzīvi, visu padara vēl ļaunāku nekā bija sākumā. Drīz vien pat nepamanīju, kurā brīdī es pārkāpu bezatbildīgas spēles robežu. Es azartspēlēm sāku tērēt brīvdienām vai atpūtē paredzēto naudu, ikdienas saimniecības naudu, izņēmu naudu no krājkonta un nonācu pie 17 kredītkartēm, jo ar apsēstību nav iespējams cīnīties. Vairums spēlmaņu nesaprot, ka tā viņiem ir problēma. Iespēja viegli piekļūt naudai visu tikai pasliktina. 85% no azartspēlēm atkarīgo cilvēku ķeras pie kredītkartēm, lai uzturētu savu ieradumu. Pat bankrota priekšā, un šis liktenis piemeklē 20% no azartspēlēm atkarīgo. Viņi nereti neapjauš saistības starp savu rīcību un nožēlojamo situāciju. Es pārvācos atpakaļ pie vecākiem, jo vairs nespēju savilkt galus kopā. Man šķita, tas ir tāpēc, ka nepelnu pietiekami, tāpēc paņēmu papildu darbu. Tomēr joprojām nespēju iztikt. Tomēr es nesapratu, ka tas ir azartspēļu dēļ. Sākās manas dzīves tumšais periods. Es nonācu ļoti smagā depresijā. Es varēju zaudēt pēdējo grasi, ieķīlāt māju. Man iznākot no kazino neviens nevarēja pateikt, esmu laimējis vai zaudējis. Tāpēc es gāju ar augstu paceltu galvu, kamēr tiku līdz savai mašīnai. Taču iekāps mašīnā. Reizēm nevarēju atslēgu ielikt aizdedzē, jo acis bija pilnas asaru. Atceros vienu reizi, kad teicu, es to vairs nespēju. Es vairs nespēju. Es piegāju pie atvilknes, izvilku pistoli, ieliku aptveri, pieliku to sev pie deniņiem. Šaut vai nešaut? Šaut vai ne? Un tad es pēkšņi iedomājos, mana māte negrib, ka es nonāku uz ielas. Negrib, ka sieva mani pamet un bērni no manis novēršas. Ja es viņai piezvanītu, es varētu kaut ko izdomāt, un
Viņi man aizdos naudu, tā nu es izmetīšu no galvas pašnāvības domas. Es vēl nemaz nebiju piezvanījis, taču jau zināju, ka nauda būs, un es atkal tupēju pie spēļu automāta, atrados notikuma virpulī un nemaz nebraucu mājās. Rodžers tāds nav viens. Vajadzība pēc notikumu virpuļa ir tas, bez kā azartspēļu apmātie nespēja iztikt. Videopokers sagādāja pastāvīgu, ilgstošu prieku un postu. Un tas viss notika ar dažu monētu un pogu palīdzību. Tas bija vilciens, kas triecās tieši ķieģeļu sienā. Vismaz ar mani tā bija. Citi spēlē videopokeru, un ar viņiem tā nenotiek. Sapratu, ka es spēli uztveru atšķirīgi, ka manās smadzenēs spēlējot kaut kas norisinās citādāk, jo es to procesu nespēju ietekmēt. Arī azartspēļu industrija sāk saprast nepārvaramas spēlēt tieksmes sekas. Pasaules azartspēļu galvaspilsētas centrā atrodas klīnika, kurā strādā psihologs Robs Hunters. Viņa pētījumu lauks ir plašs. 5% individu, kas nonāk patoloģiskā atkarībā, spēlē gluži citu motīvu dēļ nekā pārējie. 95%, kas tikai izklaidējas. Viņi nespēlē izklaides, atpūtas vai komunikācijas dēļ. Viņi spēlē, lai nejustu sāpes. Patoloģiskam spēlmanim ieguvums nav prieks. Pat ne nauda, bet distancēšanās. Runāt ar šādu spēlmeni pēc kārtējā azartspēļu plosta ir līdzīgi kā runāt ar alkoholiķu pēc dzeršanas perioda. Viņiem iestājas tāds kā atmiņas zudums. Es nesapratu, cik laika pagājis, es nesapratu, kur esmu. Tā ir krēslas zona. Spēlējot, es nonāku kaut kur citur. Es esmu slims. Aizvien vairāk pierādījumu liecina, ka nepārvaramā tieksme spēlēt nav tikai uzvedības problēma, tā pieder pie daudz plašāka bioloģiska fenomena. Cilvēkiem, kuriem ir ģenētiska vai bioloģiska nosliece uz noteiktu impulsīvas uzvedības veidu, parasti piemīt arī virkne citu impulsīvas uzvedības modeļu. Piemēram, pacientiem ar patoloģisku tieksmi spēlēt var būt apmātība ar seksu, interneta atkarība, tieksme pārēsties un citi impulsu kontroles traucējumi. Arī ēšana man ir atkarība. Mana māte teiktu, ka esmu apmāta ar kurpju pirkšanu. Es vienmēr pērku kurpes. Es esmu atkarīga personība. Pēc gada, ko nodzīvoju pie vecākiem, nekas nebija uzlabojies ne finansiāli, ne emocionāli. Es sapratu, ka kaut kas nav kārtībā, tomēr man neprātā nenāca, ka vainīgas ir azartspēles. Ir divi skatījumi uz atkarībām. Viens, ja tev ir kāda atkarība, visdrīzāk būs vai ir bijušas arī citas. Otrs viedoklis, ka daļa cilvēku ir atkarīgie no kaut kā konkrēta un nekas cits to neaizstās. Azartspēles man bija, kā man šķita, visdrošākais patvērums. Videopokers sagādāja pastāvīgu, ilgstošu prieku un postu, un tas viss notika ar dažu monētu un pogu palīdzību. Tas bija vilciens, kas triecās tieši ķieģeļu sienā. Kad es metu monētas spēļu automātā, man bija vienalga, cik daudz naudas es tur atstāju. Kad es paskatījos uz savu kredītu, es nesapratu, vai tur ir 10 vai 2000 dolāru. Nevis tāpēc, ka es neprastu rēķināt, bet tāpēc, ka man bija vienalga. Toties es zināju, cik reižu es varēšu piespiest pogu. Tas man bija svarīgi. Katra reize, kad nospiedu pogu, bija iespēja palikt tur vēl ilgāk, nevis doties atpakaļ realitātē. Vissmagāk es joprojām pārdzīvoju vienu.
Man ir 7 brāļi un māsu bērni, kurus es ļoti mīlu. Kad viņi piedzima, es nospriedu, viņiem ir daudz radu. Es viņiem atvēršu noguldījuma kontus, kur Ziemassvētkos un dzimšanas dienās pārskaitīšu naudu dāvanu vietā, jo viņiem vajadzēja daudz dāvanu. Kādā brīdī es iztukšoju visus šos kontus. Tā droši vien bija pati briesmīgākā sajūta manā mūžā, nerunājot par vēlmi izdarīt pašnāvību. Atvainojiet. Es joprojām cīnos ar šo sajūtu, ar apziņu, ka es to izdarīju. Man vienmēr likās, ka azartspēles ir pagaidu risinājums manām īslaicīgajām problēmām. Laikam tad es sapratu, ka tieši tās varētu būt mana īstā problēma, jo spēlēšana man ir vajadzīga. Bez tās es neko nespēju darīt. Tā es risinu problēmas. Es nesaku, ka biju gatava pārstāt, nesaku, ka gribēju pārstāt. Taču tobrīd es sapratu, azartspēles man ir kaut kas vairāk nekā biju iedomājusies. Kad es sapratu, ka vairs neesmu noteicējis savā dzīvē, ka man nav spēka turpināt dzīvot šajā neprātā un slēpt to, man nenāca prātā griezties pie kāda pēc palīdzības. Man gribējās, lai kāds man iedotu miega zāles, un es varētu pielikt visam punktu. Azartspēļu varā nonākušajiem bagātības solījums slēpjas visur – kazino, hipodromā, vietējā veikaliņā. Lielākā daļā štatu ir oficiālas loterijas un valsts ik gadus no azartspēlēm ievāc 50 miljardus. Vēsturiski azartspēles tika uztvertas kā ļaunums, stāsta azartspēļu pētījumu centra vadītājs Bob Bernārds. Ļaudis jau gadsimtiem ilgi krīt par upuri azartspēlēm. Tomēr viņi nenonāca medicīnas uzmanības lokā. Mediķi šo iedzīvotāju grupu definēja tikai pirms kādiem 20 gadiem. Beidzamos 100, varbūt 1000 gadus par viņu identificēšanu un diagnosticēšanu bija atbildīgi reliģiskie vadītāji. Tie pat norādīja, kā pārējiem jāizturas pret ļaudīm, kas aizraujas ar azartspēlēm. Mēs izturējāmies pret viņiem kā pret slimiem, kā pret grēciniekiem. Tagad mēs esam mainījuši šo uzmanības fokusu. Mediķu ziņā ir izlēmt, kas ir šie cilvēki un kā mums pret viņiem jāizturas. Tomēr daudzi kauna faktori, ar kuriem spēlmeņi sastopas ikdienā, nāk no 1000 gadu ilgas reliģiskās neiecietības. Zaudēts. 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 Vainas apziņa, kas saistās ar azartspēlēm, iedzen pašnāvībās vairāk cilvēku nekā jebkura cita atkarības problēma. Domas par pašnāvību mani mocīja aptuveni 3 gadus, katru dienu. Neko nemainīja tas, ja es laimēju. Tā bija laba sajūta, pacēlums, tomēr tas nozīmēja, ka man tikai būs vairāk naudas, lai spēlētu. Atceros, es reiz aizgāju uz kazino, laimēju daudz naudas, un promējot, man bija tikai $20. Es pat nesapratu, kur nauda palikusi. Es pati to nevēlējos. Ja kāds mani būtu nolicis uz sliekšņa un teicis, ja tu tā darīsi, tu zaudēsi visu naudu un tev draudēs bankrots, tu būsi iztukšojusi 17 kredītkartes, vai tas nebūs jauki? Es sākumā par to nedomāju. Man tas sākās kā izklaide. Tas bija aizraujoši. Un laika gaitā es pārkāpu robežu. Es nezināju, ka man ir azartspēļu atkarība. Es to tā neuztvēru. Man likās, ka vaina ir naudā. Ja man būtu vairāk naudas, es varētu samaksāt visus rēķinus un varētu spēlēt. Es aizgāju uz klientu kredītkonsultāciju, un tur man ieteica meklēt palīdzību sakarā ar azartspēļu problēmu.
Es skatījos uz to sievieti un brīnījos. Azartspēļu problēma. Man vienkārši trūks naudas. Beidzot, visa tā kauna, negoda un pārējo negāciju bija par daudz, un es meklēju palīdzību. Vai jūs esat agrāk gājusi pie terapeita? Sanāk, es gāju pie laulību terapeita. Es viņam daudz meloju. Terapija azartspēļu varā nonākušajiem joprojām ir kas jauns. Darbojas tikai nedaudzas programmas, tomēr tās glābi dzīvību tūkstošiem. Es drīz vien sapratu, ka cilvēks, ar ko es runāju par azartspēļu atkarību, zināja vairāk nekā es. Viņš man daudz ko skaidroja. Tas man palīdzēja sevi labāk saprast un justies labāk. Kauns pašai par sevi lielā mērā bija par iemeslu tam, ka es negriezos pēc palīdzības. Un kas mainījās šonedēļ? Es uzzināju, ka manā prātā notiek ļoti daudz kas. Maz pamazām es biju sākusi spēlēt biežāk, tērēt vairāk naudas, vairāk laika. Un tas, kas norisinājās manā galvā, lika man to darīt aizvien biežāk un biežāk. Tas nav nekas labs, taču man tas ļāva justies labāk, saprast, ka es neesmu jukusi. Ar mani kaut kas notika. Es to jūtu, tikai nezināju neko par savu atkarību. Šobrīd nepārvaramu tieksmi spēlēt uzskata par visīstāko atkarības formu, tomēr tā vēl nav pilnīgi izprasta. Manuprāt, zinātne tikai sāk izprast ar azartspēlēm saistīto problēmu cēloņus un sekas. Mēs zinām, ka šādu cilvēku problēmas var pielīdzināt narkomānu problēmām. Interesanti, ka mēs varam pētīt viņus neirobioloģiskā aspektā bez narkotiku vai alkohola klātbūtnes. Mēs varam saprast, kādas izmaiņas smadzenēs rada noteikts dzīvesveids, dzīvē iegūta pieredze, nevis ķīmija. Mēs atklājām, ka tad, kad patoloģiski spēlmaņi pilda uzdevumu, kas saistīts ar lielāku risku un atalgojumu, viņa smadzenēs iedarbina virkni svarīgu sistēmu. Radioaktīvu marķieru ievadīšana spēlmaņa asinsritē ļauj konstatēt izmaiņas smadzenēs. Viņi aktivizē baudas centrus, kas saistīti ar atalgojumu un pamudinājumu. Tāpat viņi aktivizē limbisko sistēmu, kas ir saistīta ar emocionālu pacēlumu. Patoloģiska spēlmaņa smadzenes ir citādākas. Tās ir pārlieku aktīvas, meklējot simulējošu nodarbi. Toties slikti funkcionē, kontrolējot neadekvātu rīcību. Tieši tāpēc viņi turpina iekulties nepatikšanās, tāpēc viņiem rodas darbības traucējumi, un viņi spēlē tikmēr, kamēr notiek kas slikts. Mana sieva pārnāca no darba, es viņai teicu, aiziesim uzspēlēsim. Viņa atbildēja, ka ir nogurusi, spēlēsim rīt. Nē, mums jāspēlē šodien. Man jāizveidina galvu. Es pierunāju viņu braukt uz kazino. Mēs kādu laiku spēlējām, bet zaudējām. Es piegāju pie bankomāta, mēs vēl kādu brīdi spēlējām un zaudējām. Es atkal piegāju pie bankomāta un atkal spēlēju. Bankomāts spēle, bankomāts spēle. Jūs nevarat iedomāties, cik reižu es gāju pie bankomāta. Tā nu es tur stāvēju vienos naktī, sievai bija jāiet uz darbu, un man bija rokā pēdējā $20 banknote.
Es paskatījos uz to un sāku raudāt. Es teicu, ka vairs nespēju. Sacīju, ka nākamajā rītā meklēšu palīdzību. Viņi jautāja, kādu palīdzību. Es teicu, ka nespēju pārstāt spēlēt. Viņa nesaprata. Es teicu, ka nespēju pārstāt spēlēt. Tas mani pazudinās. Sieva nesaprata, kas ar mani notiek. Tobrīd mums grasījās atņemt māju, bet viņa neko nezināja. Es biju iztukšojis kādas 15 kredītkartes. Viņa par to neko nezināja. Es biju iztērējis ietaupījumus pensijai. Es biju aizņēmies naudu no radiniekiem, no draugiem, no kaimiņiem. Es nespēju vairs tā dzīvot. Es zināju, ka citādi man ir jāmirst. Azartspēļu varā nonākušo cilvēku problēmas pastiprina viņu vientulība. Tā kā palīdzības iespēju ir maz, viņiem nereti šķiet, ka nav kur griezties. Kerolai beidzot paveicās. Sev par laimi es piezvanīju cilvēkam, kurš bieži bija redzējis mani spēlējam. Viņš bija bārmenis kādā spēļu namā. Kad es viņam sāku klāstīt visus trakumus, ka esmu sanervozējusies, ka man vajag nomierināties, esmu nebūšanās līdz ausīm, tomēr viss nokārtosies un tā tālāk, pilnā pārliecībā, ka man izdosies ar viņa palīdzību dabūt miega zāļu pudelīti, lai to izlietotu visu vienā paņēmienā, taču viņš atbildēja, man šķiet, tev ir jāpārtrauc spēlēt. Neviens līdz tam man tā nebija teicis, un es nekad nebiju apzinājusies, ka tieši azartspēles ir manu nelaimju cēlonis. Protams, es raudāju un turpināju savu sakāmo. Teicu, tu nespēji saprast, ka mana dzīve ir viens vienīgs neprāts. Un viņš rāmi sacīja, es saprotu, jo es pats esmu atkarīgais no azartspēlēm. Līdz tam brīdim es šķiet nekad nebiju dzirdējusi šo apzīmējumu. Es nekad nebiju apvienojusi šos iedzienus - azartspēles un atkarība. Likteņa ironija, ka problēma, ar kuru man bija ļoti grūti sadzīvot un kas man sagādāja daudz pārdzīvojumu, trauksmi un stresu, bija izpostījusi arī manu ģimeni. Tā bija izjukusi narkotiku un alkoholu dēļ. Es biju precējusies ar atkarīgo, tomēr nespēju pamanīt šo pašu iezīmi sevī. Kerolas nespēja pazīt savu nelaimi ir tipiska atkarīgajiem no azartspēlēm. Vispirmām kārtām ar to nodarbojas ārstēšanas programmas. Pašreiz 30 ASV štatos ir ārstēšanas centri. Viena no behavioriskās terapijas uzsācējām ir doktore Valērija Lorenca, kas strādā Baltimorā. No azartspēlēm atkarīgie parasti ir inteliģenti cilvēki. Ārējā pasaulē viņi domā loģiski, taču pašanalīzi veids ļoti maz. Kad viņi ierodas ārstēties, viņi apgalvo, ka nākuši parādu dēļ un lūdz palīdzību atrisināt savas finansiālās problēmas. Atkarīgais nesaista azartspēles ar to, ka sievai bijis mīļākais vai ka viņam tikko konstatēts vēzis vai ar kādu citu emocionālu traumu. Protams, ārstēšanās programmas laikā viņi iegūst daudz plašāku apjausmu par sevi un savām tieksmēm. Viņi nemēdz apstāties, lai apdomātu, kā paši jūtas. Kas mainījās pēc pirmās tikšanās? Es gribēju nākt šurp vēl, un tas ir vissvarīgākais. Manuprāt, runājot ar cilvēku, kas ir atkarīgs no azartspēlēm, galvenais ir panākt, lai viņš gribētu nākt vēlreiz.
Un es gribēju nākt otrais, gribēju saprast, kas ar mani notiek, gribēju saprast sevi. Tas man palīdzēja justies labāk. Man bija mazliet vieglāk tikt galā ar to, ka biju rīkojusies tā, kā biju rīkojusies, un varbūt es nebiju vainojama gluži visā. Behavioriskā terapija ir viena no iespējām ārstēt atkarīgos spēlmeņus, taču zinātnieki pašreiz meklē medikamentu terapijas iespējas, lai papildinātu esošās terapijas formas. Lielam procentam pacientu ar smagu patoloģisku spēlēttieksmi mērķtiecīga ārstēšana ar medikamentiem var būtiski palīdzēt. Mēs uzskatām, ka medikamentiem jābūt svarīgai ārstēšanas procesa daļai, kur līdzās var pastāvēt psihosociālā, kognitīvā, behavioriskā terapija, lai palīdzētu šiem cilvēkiem atradināties no nelāgā ieraduma. Kas šonedēļ notika? Es pieņemu, ka jums joprojām bija vēlēšanās spēlēt. Jūs domājāt par spēlēšanu. Un izveidot citus ieradumus, kas būtu veselīgāki, atbilstošāki cilvēku domām un vēlmēm. Mūsuprāt, svarīga loma ārstēšanās procesā būtu arī pašpalīdzības grupām, piemēram, anonīmajiem azartspēlmeņiem. Anonīmie azartspēlmeņi un citas pašpalīdzības grupas ir visās lielākajās ASV pilsētās. Tā kā atkarība no azartspēlēm ir izvilkta atklātībā, tai tiek pievērsta uzmanība un krīze vēršas plašumā. To skaits, kuriem nepieciešama ārstēšana, ikdienas pieaug. Tiem, kuriem paveicies saņemt palīdzību, tas ir nebeidzams process. Tas notiek soli pa solim, no dienas dienā. Es atgūstu savu dzīvi, un man tā ir jānotur. To es tagad daru. Ik rītu pamostoties, es izvēlos šodien nespēlēt. Tā ir mana izvēle. Man tas ir vajadzīgs. Man ir vajadzīgs apzināties, ka tā ir mana izvēle šodien nespēlēt. Un vakarā es vienmēr esmu ļoti laimīga, ka izvēlējos šodien nespēlēt un nespēlēju. Daļa atkarīgu azartspēlmeņu risina savu problēmu ļoti apņēmīgi. Kerola aizgāja no sava darba un tagad vada informācijas un konsultāciju servisu Lasvegasā. Viņa palīdz vākt līdzekļus, lai ārstētu tos cilvēkus, kurus piemeklējas azartspēļu lāsts, kā tas reiz notika ar viņu pašu. Bija daudzi faktori, kāpēc es kļuvu par atkarīgo no azartspēlēm. Tas nebija tikai kaut kas viens. Mana atkarība neslēpās pokera automātā, gaidīdama, līdz varēs man uzbrukt. Tas nebija arī nekas tik vienkāršs kā konstatējums. Man ir atšķirīga smadziņu darbība. Tā bija daudzu faktoru kombinācija. Manuprāt, vispareizākā pieeja ir tā, ka visas atkarības izraisa faktoru kopums. Diemžēl Nevadas štats nefinansē nevienu ārstēšanās programmu, kaut arī daudzi šajienes kazino ziedot tam naudu. Atskatoties ASV azartspēļu un legālo azartspēļu vēsturē, redzams, ka tajā ir bijuši kāpumi un kritumi. Mūsu sabiedrībā laiku pa laikam bijuši periodi, kad, tāpat kā tagad, spēlēšana uz naudu tiek atbalstīta kā svarīgs nodokļu avots. Tomēr es uzskatu, ja azartspēles plaši legalizē, tad cilvēki ar ģenētisku vai bioloģisku noslieci uz atkarību var nonākt paaugstinātā riska situācijā. Tāpēc, manuprāt, daži procenti ienākumu no legālajām azartspēlēm ir jāizmanto ārstēšanas un profilakses programmās vai pētījumos, lai mēs labāk izprastu cēloņus, kas cilvēkus padara jūtīgus pret zināmiem faktoriem, lai spētu tos iepriekš paredzēt un ārstēt individus, kuriem attīstījušās patoloģiskas problēmas. How to predict those vulnerabilities, and then how to treat individuals who have gone on to develop pathological problems.
1988. gadā azartspēles bija atļautas tikai 2 štatos. Tagad tās ir atļautas 38 štatos. Pāri par 95% iedzīvotāju pieejami kazino. Tomēr īstus draudus nākotnē rada internets. Pašlaik darbojas jau 1800 azartspēļu vietu, un tā ir visstraujāk augošā azartspēļu iespēja pasaulē. Speciālisti paredz, ka patoloģiska azartspēļu tieksme izvērtīsies par epidēmiju. Iespējams, ka palīdzēt varēs medikamentu terapija. Tomēr jebkuras ārstēšanās stūrakmens ir un paliek pašpalīdzības grupas. Es neapgalvoju, ka esmu izārstējusies. Ja man kāds jautātu, vai es esmu atkarīgā no azartspēlēm, es teiktu, ka esmu atlapstoša atkarīgā no azartspēlēm. Es biju intelektuāli, fiziski un emocionāli sagrauta. Vienīgā iespēja man bija braukt mājās un iedzert miega zāles. Tāpēc es viegli piekritu visam, kas, kā man teica, varētu palīdzēt. Par laimi šie cilvēki bija tādi paši kā es. Vienīgi viņi nebija vairs spēlējuši no vienas dienas līdz pat 20 gadiem. Un man bija jānotic, ja šie cilvēki spēj strādāt, dzīvot savu dzīvi un būt laimīgi, nespēlēt azartspēles, dzīvojot Lasvegasā, tad ir vērts pamēģināt. Man vislabākais bija apziņa, ka kāds mani saprot. Pirmajā vakarā iznākot no kabineta es jutos, kā pacēlusies dažus centimetrus virs zemes. Zināju, ka saņemšu palīdzību. Mēs runājām par to, kas mani noveda pie azartspēlēm, par vientulību, dusmām, par daudzām lietām manā dzīvē, kuras es gribēju aizmirst. Es biju laimīga, ka man palika 40 un esmu brīva no azartspēlēm. Ir dažādas emocijas un faktori, kas man lika spēlēt. Terapeits man palīdz to saskatīt. Viņš man palīdz dzīvot dzīvi pēc tās noteikumiem. Es nepamostos katru rītu, kā maija saulīte, un ne katra diena ir ideāla, taču es zinu, kā tikt galā ar dusmām un neapmierinātību, skumjām un to, kas noris manā dzīvē. Es ar to tieku galā, nevis bēgu no tām. Man bija pamatīgs pensijas fonds. 4 gadu laikā tas tika iztērēts. Un tikai pēc tam es sapratu, ka ar mani kaut kas nav kārtībā. Problēma nebija tā, ka es metu monētas spēļu automātā. Problēma bija tā, ka es negribēju redzēt Rodžeru, kurš visiem iespējamiem līdzekļiem centās sevi iznīcināt. Man bija jāpiestrādā, jāmainās. Kad tu pats mainies uz labo pusi, dzīve šķiet pavisam laba. No pāri par 60 miljārdiem peļņas, ko ik gadus ienes azartspēļu industrija, tikai niecīga summa tiek atvēlēta patoloģisku spēlmaņu ārstēšanai. Joprojām samazinoties kontrolei un augot azartspēļu iespējām internetā, tiek apdraudēti aizvien vairāk cilvēku. Tomēr tiem, kuri nokļūst azartspēļu varā, nav drošības tīkla. Šī azartspēļu atkarības bumba ar laika degli var sprāgt, radot postošas sekas. Filmu demonstrēšanai sagatavojusi Latvijas televīzija, tulkojusi Aija Rozentāla, redaktore Maija Seržāne, ierakstu režisore Inte Vitkus, lasīja Uldis Anže.